redzēju tev ierakstu Twitterī par arī paužot lepnumu par tautumeitu priekšnesumu Eirovīzijā, par pie reizes piesauc traumu un izteica skaļu paziņojumu par to, ka tas ir ļoti liels notikums Latvijas tēlam pasaulē. Varbūt var paskaidrot sīkāk, kāpēc tā to domā. Nu jā, lai arī, protams, mēs neieguvām pirmo vietu, ko mēs dziļi sirdī visi gribam. Nu, netuvu jāatzīst pat godīgi arī pirmo vietu. Un Igauņi ar Tomiju Kešu, kas, protams, ir absolūts, kā lai saka, rebels un meistars radīt šīs sensācijas un radīt provokācijas, ko viņš darīja jau gadiem. Un es gadiem arī ļoti rūpīgi sekoju viņam līdzi. Mums ir pat bijusi nesen sadarbība ar viņu. Vienas kampaņas ietvaros, un skaidrs, ka viņš darīja visu to, ko viņš prot darīt. Nozaga šovu, panāca, ka par viņu rakstīja gandrīz visa pasaule, vai tur ir itāļi apvainojušies, nav. Un ne tikai uz skatuves, bet arī apskatu. Nu, pat visvairāk tieši tie 3 mēneši līdz Eirovīzijai. Nu, tas, ko viņš izdarīja tajā starplaikā, tas ir faktiski mārketinga tāds labāko prakšu case study. Bet, protams, arī dziesma, arī tas, cik viegli mēs katrs varam padomāt līdzi šos te vārdus un tā tālāk. Bet, nestoties uz to, es tomēr ļoti tiešām lepojos ar tautumeitām, jo, kā jau daudz tika apspriests, pirmo reizi latviešu valoda izskan finālā, pirmo reizi mēs stāstam kaut kādu stāstu saistībā ar mums. Tas tā nav vienkārši vēlme aizbraukt ar dziesmu, kaut kādu skanīgu dziesmu angļu valodā, kurai varbūt izdodās tikt cauri pusfinālam. Ja? Tas stāsts par to Latvijas kaut kādu to autentiskumu, par tām, kā saka, par to mūsu mitoloģiju, par mūsu pagāna dabu, ja? Respektīvi, un, protams, arī piesaistot Artu un Analtu, kas faktiski ir šobrīd spožākais dizaineris, jau saņēmis zeltu par Venēcijas dizaina bienāles stendu un tagad Expo arī pārstāv Latviju. Kustību horeogrāfi Liena Grava. Faktiski tas, ko tautumeitas parādīja, ka ja mēs sapulcējam spožus, talantīgus cilvēkus ap ideju, mēs varam parādīt pasauli Latviju tādu, kādu mēs gribam parādīt. Restīvi, mēs esam iepriekšējos gadus dabūjuši augstākas vietas, bet tur mēs īsti nerādījām Latviju tādā progresīvā gaismā, bet arī neatsakoties no mums pašiem. Ja? Un tāpēc pat vēsturiskajā mantojumā, kas ir visos. Zin, kā, pasaule ir atrijusies, teiksim, tos globālos zīmolus un to vienveidību, un pasaule alkst pēc īstuma, pēc autentiskuma, un pasauli interesē Latvija. Bet Latvija kaut kā visu laiku kautrējās rādīt to sevi. Ja? Un tāpēc es īpaši fanoju, protams, par Ginta Zilbloža sasniegumiem, bet saprot, pat ja tas nebūtu ar Oskaru novērtētu filmu, protams, kolosāli ieguvām Oskaru. Bet vairāk tieši par to sadaļu, ka mēs caur filmu Straume, caur tautumeitu priekšnesumu stāstam drusku par mums, par to mūsu introvertumu, kas ir arī Straumes pamatā, vai par mūsu apziņu, tuvību dabai, kas ir arī ļoti cieši saistīts mums pašiem. Es teiktu, ka šie piemēri, viņi nav tikai tādi virsrakstu sasniegumi. Viņi patiešām ir, ja es strādātu Lijā un es būtu atbildīgs par Latvijas zīmolu, es šajā brīdī abiem šiem viņus celtu gaismā un faktiski dotu vēl investīciju, lai tie stāsti vēl vairāk izskanētu. Ja? Man jāatzīst, es jau pieskatījos tam tajā monologu daļā, bet arī man tiešām šķiet, ka mums ar visu to mūsu noslēgto saurupo dabu ir tā sajūta, ka mēs tos mūsu citus sasniegumus un panākumus ļoti izlaižam caur mums visiem. Un tie ir ceļš mums parasti, kad sakrīt, vai tie ir lieli sporta notikumi vai kaut kas. Tas bez mazliet tā seja, ka tu redzi uz tās ielas, ka cilvēki ir tā izslējušies vairāk un pleci ir platāki, pleci ir platāki un ka ir tā sajūta, ka kaut kā mēs to... Es pat esmu kaut kādā īstenībā varbūt dzirdējis kaut kāds kritisks vārds, ka mēs varam par daudz bez mazliet, ka mēs jau kaut kur varbūt sākam spēlēties ar tādu piesavināšanās apmēram variantu, bet es tam nepiekrīstu līdz galam. Man šķiet, ka tādai mazai tautai tas ir kaut kas ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti liels. Panākumu vajadzīgi. Katra tauta grib panākumus un skats, ka mēs biežāk un skaļāk aplaudēsim kaut kam, ko ārzemes novērtē, nevis varbūt, kas patiesībā jau ir gana labs bijis līdz tam. Bet šeit patiešām saslēdzās tas, ka mums valstī ir pa sevi jāstāst, mums ir jāpiesaista interese, turisms, investīcijas, tevis arī iknedēļas notikumu topā mūsu ekonomikas stagnācija. Viņi lielā mērā saistīta ar to, cik Latvija spēja veiksmīgi piesaistīt naudu no ārpuses.
Un nauda var ienākt caur turistiem, caur studentiem, kas šeit mācās, caur investoriem, kas šeit dibina uzņēmumus vai atbalsta esošus uzņēmumus. Un teiksim, tas stāsts par valsti, protams, nepietiks ar kultūras produktiem un šoviem, bet vienalga, cilvēki, arī investori ir iracionāls būtnes. Un ja viņiem kaut kas ļoti iepatīkās, ja viņi sajūt kaut kādu, tā kā es lasu arī par automēju priekš, vienkārši cilvēki sajūta kaut kādu ārkārtīgu vilkmi, uzzināt kaut ko vairāk. Un neskaitām ieraksts par to, ka es gribu atbraukt Latviju. Man interesē, no kurienes šis viss nāk, ja? Un tas ir ļoti saistīts ar ekonomiku. Kultūra un ekonomika ir absolūtā saķerē.